Sveiki, mani mīļie strēlnieki, Jūlijas. Nu ko, Jūlijas strēlnieki paliek nopietni un tādu ar retrospekciju mazliet. Viņi netaisās tālāk iet ar to, kas viņiem ir bijis iepriekš. Strēlnieki ir izlēmīgi atvadīties no lietām, kas viņiem reāli nav vajadzīgas. Nu, tāda kārtīga tīrīšana noderēs ikvienam. Sākot ar pagrabu un veco grabažu izmešanu, ar veco lietu atmešanu, ar atvadīšanos no netikumiem, ar tādu ritīgu, kārtīgu spērienu visām tām, kas man nav vajadzīgs, ja tas velkās līdzi un nedod mieru. Paskatieties, kas jūs ikdienā, kas atņem jūsu enerģiju, kas ir tā lieta, kas nu reāli man ir apnicis to darīt. Es negribu to darīt, un jūs zinat, kā tas ir. Es atkal daru. Varbūt kāds no jums negrib to kafiju dzert no rīta vairāk. Varbūt kāds saka, pirmās 2 stundas es neskatīšos telefonā no rīta. Es negribu, es gribu tās veltīt sev. Tad padomājiet, kas ir tas, kas atņem jūsu enerģiju, jo tas var būt pavisam mazas niecīgas ikdienas lietas, uz kurām mēs esam gluži vienkārši uzsēdušies un paši sevi aizkavējam, bet tās jums katram ir individuāli. Kaut ko attīrīt, kaut ko izmest, no kaut kā atteikties ir īstais laiks, jo ir vasaras vidus un tukšā vieta uzreiz nāks pilna ar gaismu, ar sauli, ar nopļautas zāles smaržu, ar viļņu čaloņu. Darbs. Jā, cik saskanīgi. Kaut ko atmest un darbs kaut kas jauns. Cits posms, vai cits projekts, vai cita nodarbošanās, vai papildus nodarbošanās, vai jauna ideja, vai jauna programma, vai jaunas mācības, un tas viss ir iespējams. Bet stipri izskatās arī pēc atvaļinājuma. Pēc atvaļinājuma, kad es vienkārši kā muļķis vai āksis, kā šī kārta saucās, paņemu savu cibiņu pār plecu un dodos, kur deguns rāda. Āksis, starp citu, nezinu, cik ilgi viņš klejos, un viņam nav noteikta mērķi, uz kurien viņš klejos. Tātad kādam no strēlniekiem noteikti šī ideja varētu būt aiziet no darba, atstāt darbu uz laiku vai pilnībā un meklēt kaut ko jaunu, kaut ko pilnīgi fundamentāli jaunu, patiesībā nekad vairs neatgriežoties tajā vietā, kur es esmu bijis. Ja tādas lielas izmaiņas šī kārtas var nest, bet ja tie cilvēkiem nav, jo visiem jāaiziet no darba, šī kārtas nes arī tādu sajūtu, ka vajag radīt kaut ko nebijušu. Ja jūs vienmēr darat vienas un tās pašas lietas, varbūt jums ir jauna metoda, varbūt jums ir jauna Excel programma, varbūt jūs varat iemācīties darboties ar mākslīgo intelektu savā darbā. Jums vajag darīt kaut ko tādu, kā jūs iepriekš neesat darījis, un tas nesīs noteikti vismaz ritīgu prieku, ritīgu aizrautību, jo dažkārt jau darbs var arī apnikt tā ikdienā, darot visu laiku vienu un tā pašu. Nu, kas tad notiks partnerattiecībās? Nu, kaut kādas gaidas un vilšanās no partneri, tāda skatīšanās pagātnē un domāšana, agrāk bija labāk, agrāk tu man tur tos ziedus nesi piekdienas, vai tad tu man aicināji uz randiņiem. Tā ir tāda nostalģija kārts, kuru tad no jums tagad strēlnieki būtu jāņem vērā. Ja jūs pamanat šīs sajūtas sevī, varbūt, ka tās ir tikai jūsu gaidas par kaut ko, kas varētu būt, bet kas patiesībā arī pagātnē neviens piekdien nenes tos ziedus un nekādas randiņas 2 reizes tikai uz randiņiem bija. Varbūt mazāk emociju un vairāk prieka un racionāls kaut kādas kopības sajūtas un izbraukšanu un darbošanos, varbūt kāds par visām varēm gribēs izspiest partnerim, ka viņš grib sunīti nopirkt, bet partners, mēs nevaram būt atbildīgi par suņiem, un tad ir milzīgas asaras, Tātad vēršat uzmanību uz to, ka jūs esat emocionāls šajā mēnesī attiecībās, un cik daudz tas arī partnerim ir paciešams, panesams, un lai jūs neesat tagad tāds slapšs kabats, lai kad viņš partneru kabatā visu laiku iebāž roku kabatā, atkal slapšs.
Jā, nu, tiem cilvēkiem, kas pašlaik tikai meklē attiecības, savā ziņā tā noskaņa ir līdzīga. Tā ir neticība, ka man kaut kas izveidosies, agrāk jau gan, bet agrāk redzi, kā man jau tur vairākas reizes kāds ir nodarījis pāri, tas nozīmē, ka tāds jau ir mans liktenis. Nu, šī vecā galva dziesma būtu jāizmet šajā mēnesī. Protams, ka daudz nostalģijas, daudz domāšanas par pagātni. Te var parādīties jūsu dzīvē kāds partners, kas uzvanda šīs sajūtas, šīs emocijas, un vai tas ir vajadzīgs, man liekas, nē. Līdz ar to tie, kas meklē attiecības, varbūt bez liekām skumjām emocijām attiecību jomā, galu galā jūlijas ārā, ja, un ir tik daudz prieka apkārt, kaut vai darbā, te var izdarīt tik daudz, kā tik turies. Jā, un par ko būtu vērts padomāt? Cik forši. Nu, ritīgi izsapņoties par kaut ko, izsapņoties un saprast arī tā. Šitas nebūs. Arī tas varbūt nebūs. Ja, jo te ir 7 kausi. Un no tām 7 izsapņotām lietām, ja jūs varat teikt, ok, 3 es atmetu, nu kaut kas jāmet ārā, 3 es atmetu, bet tām 4 es pievērsīšu uzmanību. Nu, tātad sašauriniet savu vēlmju loku, jūs tā kā izsapņojat, saprotat, kas ir, varbūt tur daudz lietas pilnīgi nevajadzīgas jau ir, ja, un, labi, pie šīm 4 es ķeršos. Labi, lai jums izdodas, uz tikšanos.